Pirms pieteikšanās man bija ļoti maza pieredze ar kaut kādām praktiskām reālām situācijām. Es biju iespējams daudz lasījusi, bet mācījusies, bet vairāk teorētiski. Un man bija grūtības iziet ārā, varbūt uzrunāt cilvēkus, runāt ar viņiem. Kā man bija nesaprašana liela vispār galvā, un man bija tik daudz lietas apkārt. Un visur, kur darbojos, bet nebija skaidra virziena. Sākumā galvenais, ka es jau pats nezināju, ko es vēlējos. Vienmēr pietrūks kaut kāds tāds tēriens no malas. Komforta zonā tev negribās kaut ko mainīt, tev ir labi, kā tev ir. Cilvēku prasmes ir komandas darbs, prasme nepadoties, uzdot jautājumu, kāpēc. Tā ir tā, ko tu nevar iemācīties vienā vakarā. Zināšanas tu var iemācīties, 2x2 ir 4. Sociālās prasmes tu pilnveido. Mūsu fokus varētu teikt, ka tāda ļoti strukturēta pieeja jauniešu atbalstīšanai šajā mācīšanās darot procesā. Un otrs var iedot rīkus un iespējas izveidot labus projektus, kas īsteno un sasniedz šo mērķi. Iemācījies vairāk fokusēties uz tām savām vēlmēm, ko es vēlos sasniegt. Sāku strādāt pie tā, kas man tiešām patīk, kas man aizrauj, sāku par to domāt, sāku eksperimentēt. Principā, tie visi jaunieši, viņi visi grib kaut ko sasniegt, viņi visam savas idejas, kādam sanāk, kādam nesanāk, bet mēs visi tiecamies uz augšu. Mēs grūtības saucam par izaicinājumiem. Es sapratu, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz profesionālu cilvēku, kuri ir gatavi tev palīdzēt ar savām idejām, gatavi palīdzēt ar savu pieredzi, un vienkārši nav jābaidās viņus uzrunāt un ir jābūt drosmīgiem. Mēģini izdarīt neiespējamo. Un nebaidīties būt radošam, jā. Go beyond vienā vārdā. Seklēciens. Izaicinājums. Uzdrīkstēšanās. Kā Rafaello izteiks vairāk nekā 1000 vārdu.